Nu, lūk, un nākošie 3 mēneši, un pēc šiem te pirmajiem 3 mēnešiem, kurus es tā kā, es īstenībā izgāju baigais sūdu bedrē cauri, ja tā godīgi. Un, jo regulāri bija jāskatās savām bailēm acīs, un, bet es īstenībā to gribēju, jo, jo es gribēju, lai man kļūst labāk, un es sapratu, ka tas ir tā vērts. Es sevi sāku redzēt kā personību. Es sapratu, ka es esmu vairāk kaut kā vērts. Es sapratu, ka man negribas vairs kādam līdzināties, vai tur kādu tur kopēt, vai, nu, piemēram, ja tur uzvedībā vai kaut kādā rīcībā. Es gribēju saprast, kas es tāds esmu un kur ir mans tas īstums, tas autentiskums. Un sāka veidoties jau šī te man tā kā personība, jo līdz šim, jo līdz šim es tā kā rīkojos uz tāda, nu, savu programmu pārliecību, limitāciju, perspektīvas pamata. Respektīvi tas, kas man bērnībā, piemēram, to, ko es esmu nokopējis, nu, ģimenē, pēc tam tālāk dzīvē, kāda man tā pieredze, es pieņemu tos lēmumus un rīkojos tā, kā, kas nāk no manas zemapziņas. Bet es sāku saprast, ka tīrot nost tās kārtas, strādājot ar savu zemapziņu, man sāk rasties tā mana personība. Es sāku viņus attaustīt. Un liekas, ko es vēl varu tādu atklāt? Un ir tāds, saprotu, ka tas ir tikai sākums. Un ka īstais es vēl tikai kaut kur viņš vēl ir. Es vēl viņu meklēju. Un, jā, tā kā es biju ļoti zemu, tad man tas atzimšanas process notiek pakāpeniski. Un skaidrs, ka nu, mūsu gars, mans gars, man nedeva vairāk, kā es varu izturēt. Jo katra cilvēka garam nav interesēs, lai viņam nosilst vadi. Un arī ikdienas dzīvē dot tās situācijas, to, ko tu vari izturēt. Tev nedod vairāk. Bet ir jautājums, vai tu no tās situācijas kaut ko iemācies un pēc tam rīkojies savādāk, vai tev atkal tā situācija nāk, bet citā notikumā. Un vai tu spēj tikt ārā no tās cilpas? Un es to sāku mācīties un saprast, ka, blēņas, man ir jārīkojas savādāk. Un es arī sievai sāku teikt, ka, ok, es esmu gatavs domāt jau par naudas pelnīšanu. Jo es redzēju, ka arī, nu, sieva ir sagurusi, un viņa pat to arī teica, ka, nu, jo pilnīgi loģiski, nu, kā ja es sevi ielieku pirmajā vietā un es 100% veltu uzmanību savai tai atlapšanai, skaidrs, ka sieva tērē savu enerģiju, viņa neuzpildās. Un, un, protams, tiklīdz man sāka parādīties tā enerģija, kad reāli es varu kaut ko sākt darīt, tad, tad to es arī skaļi pateicu, ka, ok, tagad es sāku domāt par darbu. Un, tas bija tā, kad pagāja kopš tā mana zemākā punkta būtībā 5 līdz 6 mēneši. Un, jā, un es sāku uzņemties iniciatīvu. Bet, protams, sievai jau arī nav tik vienkārši, o, es tagad varu atslābt. Nē, viņi jau vēl ir tajā procesā, kad pārējies posmā, kad, viņai arī jāsāk sevi, teiksim tā, apzināties.
Un, un tas jau arī nav tik vienkārši. Zinot pēc sevis, kā man gāja. Un, un es jau arī neesmu vēl uz tiem 100%. Ka es sāku kaut ko darīt. Jā, man ir sākti parādīties pirmie klienti un sāku darboties un rodas tā pārliecība. Un, protams, un tajā laikā vēl nāk tādi lielie pārbaudījumi. Nu, tādi, ka tiešām tajā laikā likās, ka tad 23. gada vasaras sākums un nāk tie lielie pārbaudījumi. Un es eju tajā vēl transformācijas kursa otrajā līmenī, strādājot ar savu dzimtu. Es saprotu, ka lūk, mani reāli pārbauda, un es izturēju to pārbaudi. Tā ir tāda sajūta, ka tu to pārbaudījumu nokārto. Tā ir neaprakstāma sajūta, tāda ekstāze īstenībā. Un kad es saprotu, ka es varu pastāvēt par to, kas es esmu. Un jā, un fiziski es sāku justies ļoti labi. Ja pirmajā testā, kad es aizgāju uz pirmo treniņu uz kustību biomehāniku, mans maksimālais skriešanas ātrums bija 21,7 km/h. Pēc 7 mēnešiem mans maksimālais ātrums jau bija 30,1 km/h. Nu, vienkārši, es nedomāju, ka tas ir iespējams. Un, jā, un man vienkārši sāk nostiprināties tā ticība sev, ka es varu radīt, jo katrs no mums ir radītājs. Pat ja tev liekas, ka tu nespēj neko radīt, tas tikai tev liecina, ka tu esi apauts ar kārtām apkārt, kas tev vienkārši bloķē tavu potenciālu. Un tu esi radītājs. Tu spēj uzradīt jebko. Tiklīdz es to sapratu, es saprotu, ka bērns, bet kā to izdarīt? Un tā ir vienkārši rīcība. Tev jāturpina ir ticēt sev, rūpēties par savu mentālo veselību, emocionālo veselību, kā tu ikdienā uzvedies, un fizisko, kā tu jūties savā ķermenī. Un, jā, un tad tu esi uz sava ceļa, lai piepildītu savu dzīvi un lai izietu šo pārbaudījumu uz zemes, un lai šeit vairs neatgrieztos. Jā, jo šeit ir visgrūtākais pārbaudījums, kāds var būt. Un, pieņemsim, attiecības, bērni un laulības, principā, jā, attiecības un laulības un bērni tie ir pēc būtības smagākie pārbaudījumi uz zemes, un vēl nauda, jo nauda visu pastiprina vēl desmitkārši. Un, un es sāku saprast, ka tikai mans iekšējais stāvoklis ir nosaka to, kā man veiksies. Un mans enerģijas līmenis nosaka, kā man veiksies. Un, jo, ja es skatos caur pagātnes prizmu, mana enerģija nākotnē jau rezervēta. Ja es nespēju būt šeit un tagad, šeit fokus, ja es esmu šeit un tagad, es spēju uzradīt enerģiju kaut kam jaunam. Bet ja man visu laiku prāts šaudās uz pagātni, tam jaunajam vispār nav vieta. Un man tas tāds sāka pagriezties, tā izpratne vispār, ka
ok, tā var būt, ka es īstenībā tagad sāku saprast, ka tiklīdz es sāku nofokusēt savu uzmanību šeit un tagad, es kaut ko varu radīt. Un es sāku saprast, ar ko, uh, ka es varu izvēlēties, ar ko es komunicēju ikdienā, ar kādiem cilvēkiem. Un, jo man ir izpratne par to, ka ir kompānijas un arī cilvēki, ar kuriem komunicējot, tu jūti vienkārši kā no tevis enerģija aizplūst projām. Un pēc sarunas tu esi tāds tā kā izspiests citrons. Un tu esi vienkārši to enerģiju atdevis kādam citam. Un tāpēc vienkārši dabiski tas sāk notikt, ka cilvēki kaut kāda mainās manā ikdienā. Un es vairs nelasu ziņas. Un sapratu, ka izslēdzot masu mēdījus no savas tā kā ikdienas aprites, paliek krietni vieglāk dzīvot. Es vairs nedzīvoju tajā baiļu realitātē, kas tiek radīta katru dienu. Tagad visi kopā baidīsimies, ka ir kaut kur karš, ka varbūt pie mums, ka ir kaut kādi vīrusi, ka ir kaut kādas pandēmijas. Es vienkārši tajā vairs neesmu. Un pļāviens ir tik vienkārši dzīvot. Tāpēc, ka es varu radīt kaut ko jaunu, nevis domāt, kā izdzīvot tajā konkrētajā baiļu realitātē. Un, jā, tas nav egoistiski īstenībā. Tā ir elementāra mentāla un emocionāla parūpēšanās par sevi. Un, un kad tu tajā, ja tu nedzīvo tajā baiļu realitātē, uh, tu vari uzradīt savu realitāti, kādu tu vēlies. Un, jā, un tev ir viena tāda atkāpe, kāpēc es negāju kaut kādā psihoterapijā. Bet tas tikai mans tāds personīgā pieredze un viedoklis, jo man negribējās vienkārši parunāties. Es saprotu, ka es negribu vienkārši pļurkstēt. Tā bija mana vienkārši iekšējā sajūta. Es saprotu, ka ja ir slikti, tad kādam tas ir sākums, un to vajag darīt, un katram ir savs. Kā viņš nonāk līdz tam savam potenciālam. Bet um, es personīgi neredzēju tam jēgu, jo arī pašreiz, arī cik es esmu komunicējis, ierakstot šo video ar psihoterapeitiem, un kas arī teikuši un apgalvojuši, ka nu, teiksim, to, ko var izdarīt ar enerģijas elpošanu, pēc 2 mēnešiem tu esi atpakaļ, vai tu esi ieguvis to jauno savu skatījumu, tu esi enerģijas piepildīts un tu esi jaunais es. Ap psihoterapijā tas ir vismaz gads, un tev nav garantijas, ka tev paliek labāk caur enerģijas elpošanu, un tur var garantēt šo te rezultātu. Un cik ir psihoterapeiti paši teikuši, ka klients iet gadu, 2, 3, 5, un kāda no tā jēga īstenībā? Un, jā, tā ir vienkārši mana pārliecība un pieredze, ka es diezgan ātri varu tikt ārā no bedres, ja iet šo te transformatīvās enerģijas elpošanas ceļu. Un man bija sajūta, ka es arī psihoterapijā nevarētu atklāties nemaz kaut kā. Man vienkārši tāda sajūta bija. Un jā, tā ir vienkārši tāda mana pieredze, ko man gribās vienkārši dot pašai uz āru. Un tā kā būs vēl turpinājums, vēl dažas epizodes, tā kā tiekamies nākamajā.